Esiet sveicināti Perfection 86 kanālā. Mūsu jaunā garažā daudz apgaismojums, bet nē. Ko mēs šodien īstenībā izdarīsim? Mēs paskatīsimies, kādas ir jaunas mašīnas, pilnībā jaunas, nulī, kas man ne īpaši patīk. Un tad mēs aiziesim paskatīties, ko cilvēki paši savām rokām sadaisījuši. Visādi šķības līks un labs un... Kroķis pasīsimies visi. Gan labo, gan slikto. Un tad sāksim ar kaut ko šitādu īstenībā. Jā, un īstenībā atzīšos, ka šitā ir viena no tām automašīnām, ko es reāli sev gribētu. Kaut gan jaunās mašīnas man tā izņemot, dažas dārgās. Bet šī tāda, teiksim, es pat nezinu, cik viņi maksā, bet es zinu, ka viņas nav baigi dārgās. Un šitā izskatās, ja mēs salīdzinām vecāku modeli, tūlīt parādīs, kas ir. Jau īstenībā ir tā, ka gan katram otram uz ielas viņi ir, un tas vairs nav interesanti. Tāpēc šito viņi ir izdomājuši īstenībā diezgan tādu, piesaistoši. Jā, un šitis tas ir modelis, ko es runāju tikko, kur katram otram, ja jūs redzēt uz ielām, tad viņi ir tiešām nenormālīgi daudz. Bet no otras puses nozīmē, laikam, ka laba mašīna, bet pašam nav sanācis braukt ar viņu. Varbūt kādu dienu. Iesim tā ātrāk skatīties visiņus un katrā neiedziļināsimies, jo tur nav īsti ko redzēt, ja godīgi. Vismaz no manas skatu punkta. Kā pieņemsim šitas, ko mēs dabonam? Vienkārši apaļu mašīnu, kur ir katru dienu jālādē. Tu gribi vai negribi, viņi jālādē. Un tādi mums īsti noteikti nedara šajos laikos. Un tagad nedaudz pārtrauksim video un gribētu pateikt lielo paldies mūsu atbalstītājiem. Un, protams, tie ir Car Vertical. Kā jūs zināt, tad Car Vertical ir vietne, kur jūs varat pārbaudīt savus automašīnas vēsturi. Un ļoti svarīgi ir to darīt pirms jūs pērciet, nevis pēc, kā es to brīžiem daru. Un šeit ir tā lieta, ka jūs vienkārši no automašīnas paņemiet vinkodu, ievadiet šajā mazā elītē, pagaidiet apmēram minūti un jums parādīsies informācija, ko, parasti pārdevēji tādu informāciju nesniegs. Un ir sevišķi tādi, kas ir kaut ko automašīnai sadarījuši. Kā šoreiz jums parādīšu tādu piemēru. Automašīna, kas ir ļoti populāra Latvijā, nav viena no tām dārgākām. Izskatās bildēs afigena, tā kā vajadzētu būt viss smuk, balts, spīdīgi. Šī automašīna ir strādājusi par taks, un kā mēs zinām, ka takši, viņi ir varbūt labi kopti, bet noskrējieni ir lieli. Un, protams, šis arī ir tas variants, kad automašīna Somijā ir pārdot ar 455 000 km. Atbraucot līdz Latvijai, viņai ir atlikuši tikai 235. Automašīnai pusnobraukums ir notīts, un Latvijā brauc atkal kā jauna. Vai jums nav jāiegrābjās šāda veida automašīnas? Tad droši izmantojiet manu atlaižu kodu Perfection 86 un jūs vēl dabūsiet 20% atlaidi, kas ir ļoti labs iegūms. Un lai jums veicās! Arī nākamais tāds pats mums ir. Labi, salons gan ir interesants. Un tad arī starp visām šitām jaunām ir normāla mašīna nolikt. To es saprotu. Un šeit ir tā liela atšķirība, ko es vienmēr gribu pateikt. Jūs šitādu mašīnu nopērcēt, jūs tikai vienīgi zaudēsiet naudu. Jūs nopērcēt šitādu. Jums saka, katru dienu jūs no rīta piecelēties, jums daži eiro klāt jau ir pienākuši. Te mums ir atkal kārtējais neglītais Hyundai. Piedodiet man, bet tas nav normāli. Bet šim cena attaisno, viņa 17 000 sākās. Jā, bet viena lieta ir, kas 20 000 vai 17 par šitādu, skatieties paši. Ja lietot BMW, knapa tādu naudu ar kaut cik normāli dabūt. Un tādējiem pasīties normālu mašīnu. Un šito jau mēs saucam par mašīnu, bet, šis ir atkal augstais gals. Un īstenībā kādreiz arī šitādi gribētu atļauties, Nē, nav cenu. Labi, ka es nezinu, cik viņš maksā īstenībā, tāpat nevar nopirkt. Nekāda atšķirība. Tas ir izmērs. Te var redzēt, ka tīri spiež uz izmēru vairāk mūs klāt. Ejam tālāk apskatīties kaut kādus briesmīgos īstenībā aparātus. Kā mēs zinām, iespējams, ka šitā ir saucamā mūsu nākotne. Jo šitās automašīnas cenas būs grūti izkonkurēt noteikti. Un mums nav tik traki. 24 000 pilnīgi jauna elektriskā mašīna, kas 310 km var nobraukt. Bet es negribētu 310 braukt ar viņu. Viņš ir konkrēti neglīt. Viņš ir neglīts. Reāli ierakstīja, kurš gribētu šitādu. Tanī pusē mēs varam pasīties Sanjangs, kas īstenībā Latvijā arī nav populāri, bet viņi ir diezgan arī veci firma, un viņa lielākoties agrāk motori viņai točin bija no Mercedes. Un īstenībā šis ir, man liekas, viens no pirmiem, kas viņam kaut cik ir izdevies, jo viņš ir līdzīgs Land Cruiserim, protams.
reizi redzu, miljonus kilometru garantiju dod, vai 10 gadu. Gribētu redzēt, kurš miljonus kilometru tādu grib braukt. Tad mums ir vēl, lūk, šīdāts. Nezinu, kā viņu nosaukt, kāds ir labi vai slikti. Uz maniem tas nav vispār laikam teicis. Jo man jaunās mašīnas, ja jūs prasītu, kuras patīk, man būtu boja grūti atrast. Tā kupura man gan patīk, jā, bet arī tas varbūt tāds īslaicīgi patikšana noteikti jau, bet un no šitām, ja man no šitādi jābrauc, tad sāk apdomāt, nezinu, ko riteni pirkt noteikti. Joks pa jokam, bet gan jau mašīna paliek jauna jau. Jauns ir jauns. Te mums ir kaut kas mistisks Hyundais. Tas īstenībā tas ir jauns, jā. Un Alfa Romeo jauna, es nemaz nezināju, ka tādas arī jau ražo. Īstenībā, ko es vienu labu vārdu varētu pateikt laikam par Opeliem, kad viņi īstenībā ir sākuši izmantot ļoti specifiskas krāsas, ko baigi reti, kur izmanto, kā pieņemsim šī tāda dzeltenīga, šī tāda līdzīga krāsa bija BMW ļoti agrāk, M3 īstenībā populāri. Tad Phoenix Yellow izsaucās. Tad, ja pieņemsim, skatāmies šitos zaļo, un tas ir, man liekas, tas ir viena lieta, kas viņus izceļ no tirgus, kad ir tās trakās krāsas, bet kaut gan latvieši ir tādi diezgan piezemēti, viņi noteikti negrib, bet vismaz krīt acīs. Tā kā labs mārketinga triks. Un dizainisks īstenībā lielais pirksts būs Peugeot, jo tie ir uztaisījuši, salīdzinoši vizuāli, viņas ir ļoti simpātisks, un tāpat arī saloni palikuši ļoti simpātiskāk. Ja mēs ņemam šito 400, viņas agrāk bija ļoti neglītas mašīnas. Tiešām tā, ka neglītas. Un tagad, priekš šitā mūsu 21. gadsimta, viņas ir īstenībā izskatās labi. Bet braucis gan nezinu, kā viņas pa braukšanu nezinu. Te mēs redzam vēl viens automašīnas, kuras ir pa pēdējiem, es teiktu, varbūt 10, 15 gadiem, varbūt ne 15. Bet viņas ir tik nenormālīgi labi izmainījušās. Ja tās bija agrāk, Dacia izražoja, viņai jābūt bija super lētai, un, protams, ka tur super nekas iekšā nebija. Tur bija vienkārši viss līdz minimumam. Tad viņas tagad jau ir pārvērtušās pa pilnīgi normālām automašīnām, ar kurām pat nebūtu, tiešām nebūtu kauns braukt. Un otrs cena ir 20 000, un jūs daboniet diezgan normālu savu veidu džipu. Es uzskatu, ka pret cenu un kā viņi izskatās, es nezinu, kā ir gaitā, bet, es domāju, ka tā ir ļoti, ļoti adekvāta cena. Te ir vēl viena automašīna, kur es agrāk domāju, ka man nekad nepatiks. Neskatāmies, kas tā ir par automašīnu, bet no dizaina puses. Tad šitas ir īstenībā diezgan arī foršs iespaidīgs. Bet vai viņš maksā 50 000? Laikam jau nē. Ja man tā prasīja, tad es labāk braucu ar lietot tādu normālu X5 nekā ar jaunu šitādu, jo, tur tā atšķirība noteikti būs jūtama. Bet dizainiski viņš ir ļoti tiešām smuks. Vismaz šitajā krāsā ir ļoti, ļoti forši. Un regulīgi nākotnē, kad mūsu bērni brauks uz skolu no 14 gadiem ar šitādiem automobīļiem jau. 75 km var nobraukt, mājā iespraud rozetē, no rīta aizbrauc uz skolu, atkal iespraud rozetē un viss. Un ar šitā divu draugu var iekāpt, vairāk neko nedabūs no viņa ārā. Viņam nevar saprast, kur priekš, kur aizmugur, kas stāv. Īstenībā varam arī paskatīties, kādas jaunās Škodas izskatās, kuras arī ir diezgan labi uzlabotas. Viņam īstenībā no rīta, kad es skatījos, bija tās gaismas iedegts, un, kā jūs teicu, iepriekšējā kaut kur video būs varbūt, kad viņi man atgādina nedaudz priekš no Lamborghini, ir Auto, kas tikko iznāca, viņam ir tāds divs. Labi, neteiksim, baigi līdzīgi, bet atgādina vismaz. Un beidzot, mēs esam atnākuši kaut kur, kas ir, kā teikt, priekš manīm. Man jau tās vecās mašīnas patīk, visas tās šķībās, līkās, sadaisītās un tā tālāk. Tagad iesim pastīties, kas mums te stāv, pameklēsim kāds kasjaks, pastīsimies arī, kas ir labi. Tiem, kas nevarēja ierasties, mēs parādīsim, kas te bija. Sāksim ar to, ka mums ir kaut kas šitāds, ko es arī pats nezinu, kas tas ir. Bet es domāju, ka kāds ir mēģinājis Teslu pārspēt un uztaisīt savu elektromobīlu ar visām baterijām, bet man liekas, ka viņam nesanāca. Tā, iesim pastīties īstenībā vienu interesantu Cayenne, kur ir uztaisīta 4x4 un vēl pēc tam ar teltu uz jumta. Kaut ko šitādi arī katru dienu nevar redzēt. Te mums ir, kas liekas visiem baigi krūta mašīna, tas ir Porsche, bet ticiet man, tas 36. noteikti šodien iegūs vairāk uzmanību nekā tas melnais Porsche, kurš stāv blakus. Tāda ir realitāte. Īstenībā, ja runājot par 36, tad cik es viņu te redzu šodien, tad īstenībā viņš ir ļoti labi uztaisīts. Tā, ka tiešām tā krāsa vispār, es pat īsti tādu pats nezinu, kā viņi sauc, kā viņi dabūt, bet ir izdomāts, tā nav nekas pārspīlēts un ļoti, ļoti kvalitatīvi. Tā kā
lielais respekts šitam. Tad mums ir arī amerikāņu automobīļi, kuri nav laikam īsti mana tēma. Es zinu, ka baigi daudziem viņus patīk. Viņi ir lieli, smagi, lēni un ļoti daudz degvielēti. Bet, idejiski interesants mašīnas, bet nav priekš manīm. Šeit mums stāv M4, kurus cerams kādreiz arī iegūšu savā īpašumā. Un ja īstenībā, ko daudz noteikti nezinu, tad šitādā krāsā tieši ir Vitolam M4 atvainojos. Jā, jo kā jau daudz noteikti nav redzējuši, tad variet paskatīties. Ja tieši tāds pats apakšā zem plēvus. Te mēs īstenībā varam redzēt vienu no salīdzinoši arī reti viņi jau ir un aizmirsti, jo es nezinu, kāpēc viņš nepalika populārs. Jo šitas ir priekštecis BMW E30, tas ir E21, it kā tāpat trojka un vispārējais. Un arī diezgan simpātisks mašīna, bet kaut kādā, nezinu, kāpēc viņas īstenībā baigi reti, kurš grib pirkt vai vispār taisīt. Viņām arī ir lielā problēma, kā jau veciem BMW, tad ir rūsēšana. Bet, vienalga, viņam ne cenas baigi aug, neko tam līdzīgi. Tā kā, kāpēc tā ir, es nezinu. Tricāri visiem patīk, 21. praktiski nevienam. Te mums ir tāds kārtīgs gangster Mercedes vecais, un viņam ir vismaz normāls fitmens, tā kā viņam būtu jābūt. Jo ja viņš būtu pacelts uz augšu, noteikti vispār neviens viņu neievērot. Bet tagad ir tāds reāli stilīgs, un es domāju, ka viņš ir uz airbagiem 100%. Šeit mēs redzam tādu, es teiktu, ļoti, ļoti stilīgu 46. kabaru uztaisīt. Vienīgais, ko es noteikti darītu, es 100 punktos disks nokrāsot melns, jo man liekas, ka tas viņam piedod tādu bišķi mazāk viņi izskatītos, un tas būtu vairāk proporcionāli. Un iet klāt arī ar pārējiem melniem elementiem, bet tā īstenībā viņš ir ļoti, ļoti gaumīgi. Un daudzas lietas, ko var redzēt, kas ir pārtaisīts, izskatās, ka ir ļoti kvalitatīvi arī uztaisīts, par to arī lielais respekts. Jā, un īstenībā, kā daudzi noteikti arī nemaz nezinu, tad motocikli arī man interesē, bet tas nenozīmē, ka es viņus baigi pērku. Un vismaz pagaidām tā. Bet jā, jau man ir doma kādreiz arī nopirkt vienu tādu čoperu, mēs tūlīt parādīsim kādu. Un arī tāds, lai stāv kādreiz sestdienās, svētdienās izbraukt. Tas arī viss. Jo baigais rockers toču nepalikšu, viennozīmīgi. Jā, un tagad mēs parādīsim motociklu, kādu es tiešām gribētu. Un īstenībā krāsa pat ir, ja ne tieši tāda, kā es gribu, tad ļoti, ļoti tuvu tam. Jo man liekas, ka tas izskatās afrigēni, jo vienmēr visiem ir viņi vai sudraba, vai melni. Savādāks pa lielam jūs neredzēsiet. Un šitas ir ļoti labi uztaisīts īstenībā, tā kā vajag. Un te es jums parādīšu vienu lietu, kas ir, ko es īstenībā tā, ka tiešām gribētu ar tādu veidu, kā teikt, tajā sfērā tikt iekšā un nodarboties, bet Liepājā tas noteikti nebūs aktuāli, jo tas ir ļoti dārgi, bet tā ir tā lieta, kas man patīk, tas dizains, tās pārvērtības, visas tās trakās izmaiņas, un šitie var redzēt, čaļi ar to nodarbojās. Tāpēc īstenībā lielais respekts viņiem, ka viņi ir tikuši pie tādas lietas, un tas izskatās mega labi. Te mēs redzam vēl vienu automašīnu, kas ir no tiem pašiem čaļiem taisīta, bet viņi izskatās vienkārši tādu otru noteikti, ka tu uz ielas neredzēsi, un izskatās viņi. Te mēs jums parādīsim kaut ko lielu, krāsainu un iespaidīgu, ko arī noteikti jūs uz ielas, pa lielam, es domāju, ka baigi neredzēsiet nekad, vismaz šitādā izpildījumā toču. Un ja man kādreiz kāds prasīt nokrāsot šitādu, es noteikti domātu vairākas reizes, jo tas ir iedomājis šito darbu. Tie, kas ir krāsojuši viņus, viss cieņ jums, jo tas ir kaut kas nenormālīgi. Un te mēs tikko atradām vēl vienu tādu, ko pat nezināju, ka viņš te ir īstenībā. Tāds zils kaut kāds nezināms izcelsums aparāts. Gribētu mēs parādīsim jums. Dai.
Te īstenībā mēs redzam arī vienu no tādām automašīnām, ko es varbūt arī pat kādreiz gribētu, ja godīgi. Un tā ir Nissan S15, kam vienīgais, kas viņiem ir mīnus, ka viņiem ir 4 cilindru motori pa lielam. Nu, tas ir tāds, tur ir ne īsti skaņa nekas, bet tā viņš ir ļoti ikonisks un ļoti simpātisks mašīna. Un šitā skaitās viena no tām krutām, kas ir spec-car versija. Tāpēc arī īstenībā lielais respekts. Un melns, cik es zinu, viņš ir ļoti reti īstenībā. Nu ko, ar šito arī noteikti nobeigsim mūsu lielo video apskatu. Cerams, ka neviens nav apvainojies, ka es kaut ko slikti pateicu par kādu mašīnu. Tas nebija vienkārši to neņemiet kā nopietni. Tas viss pa lielam pa jokam. Izstāda, ka tā bija Afrigēnā. Un lielākais mans mērķis bija, kāpēc šeit ierados, tas bija atvest jums parādīt Skyline, kāds viņš ir izdarīts. Jo es zinu, ka tik daudz cilvēku seko jums, lielais paldies par to. Un tāpēc arī dēļ jums pa lielam atrādīja automašīnu. Un tad jau tiekamies arī citos šovos. Gai!